Tu jūties slikti, vai ne? Nu, jūties tik nospiests, ka vienkārši gribās iedzert un kaut ko foršu apēst un aizmirsties. Vienkārši paskatīties teļuku, uzspēlēt tur Xbox vai kādu spēli un vispār aizmirst par to visu. Kurš pie tā ir vainīgs? Nu, kurš ir vainīgs, ka tu jūties iekšā slikti? Vai tas ir cilvēks, tas, kurš tev apdzina tur satiksmē un avāriju gandrīz uztaisīja? Un ritīgi tev sadusmoja? Vai arī tie ir tev toksiskie darba kolēģi? Vai boss, kurš liek smagi strādāt un nekad nenovērtē tevi? Varbūt tā ir tava sieva vai vīrs, kurš tev vispār nesaprot. Vai arī bērni, kuri vispār neklausa un necien tev vispār, vai ne? Nu, gan jau, ka kāds no viņiem, vai arī visi, vai ne? Jā, ir traki, ir smagi. Tā justies. Un tad tu tā padomā, vai ne? Un saproti, ka tu jau principā esi visu mūžu tā jūties. Arī jaunībā, ka bija pusaudzis, bet tad bija vieglāk par to kaut kā nedomāt. Varēja aizmirsties vēl vienkāršāk. Ar citiem patusēt Bet to tagad, kad ir jau 30, 40 gadi, tas viss sāk nākt ārā. Ir tā sajūta, ka nav iekšā labi. Ko tu padarīsi, vai ne? No kam tagad viegli? Un pat tie bagātnieki, droši vien arī viņi īstenībā tēlo. Viņam tikai nauda ir. Arī nav jau laimīgi droši vien, ka iekšā, vai ne? Jau nauda jau nedara laimīgu. Bet vai tu esi padomājis, ka tā sajūta, vai ne, tā depresija, tas visu, slikti vienkārši iekšā ir, vai ne? Un gribas to vienkārši nomākt, labāk justies, vai ne? Tu esi iedomājies, ka tā sajūta ir iespējams tev nodota. Kāds tev viņu ir iedevis? Agrā bērnībā. Un tu esi iedomājies, ka tu nāc šajā pasaulē iespējams kā perfekta būtne, pilna ar mīlestību, spēku, spēju darīt visu, sasniegt visu ar perfektu potenciālu, izdarīt tieši to dzīvē, ko tu vēlies. Un ka kāds cits tev to samaitāja, vienkārši iedodot tev šo visu tā vietā, šo slikto sajūtu. Nespēja pašam saprast, pat ko tu gribi, vienkārši iekšā, tāds viens vai ne, tur tāds. Vai tu esi iedomājies, ka tas cilvēks varbūt tev bija ļoti tuvs cilvēks? Varbūt tev bija gadiņš tikai 2, 3, un tu pat neatceries, kas tur bijis. Bet tā vietā, lai spētu risināt šo problēmu, tu vienkārši pieņem, ka tas vienkārši esi tu, ka tu vienmēr tāds esi bijis. Un tu vaino sevi, principā, tu sevi noniecini. Un nav jau mums cilvēkiem dot spēju to tā vispār saprast un izanalizēt. Tāpēc, ka tas, kas notika mums pieaugot kā maziem bērniem, viss tas tur ir tā sagrozīts, un mūsu prāts un zemapziņa visu ir izdarījuši tā, lai mums būtu pēc iespējas mazāk tas traumatiski bijis. Ja? Mēs to noslēpjam, neapzinoties. Tas viss tur ir iebāzts dziļi, tas skelets, vai ne, par ko visi runā, skāpē viņš tur tup. Tur ir priekšā tik daudz drēbes sabāzts, tik daudz atslēgas, tik daudz durvis. Un tu pat nesaproti, kas tur ir. Vienkārši jūties slikti. Un tie ir tādi jautājumi, par kuriem ir vērts padomāt. Ka tu, ja jūties slikti un ilgstoši un īsti nesaproti, kas ir pa lietu. Tādus jautājumus ir vērts sākt sev uzprasīt un aizdomāties.